No pašiem pirmsākumiem cilvēks dzīvojas kopā ar dzīvniekiem, vai ne? Jā. Un tās attiecības viņiem ir ļoti izmainījušās. Tāpēc mēs esam atbraukuši uz saimniecību Meždrūs, lai parunātos par dzīvniekiem, un mūs gaida saimniece. Nu, mēs zinām, ka kaza ir pirmais dzīvnieks, kuru cilvēks ir domesticējis. Ja? Jā, viņš ir sācis dzīvot ar kazu, sācis saimniekot kopā, un viņiem tas ļoti labi izdevās. Un pēc tam jau tikai nāca govis un meža cūka tika pieradināta, un suns. Bet pirmā bija kaza. Ko jūs zinat par kazām? Es zinu, ka kazas ražo pienu, un zinu, ka no kazu vilnas var taisīt visādas jakas ziemai un cepures. Nu, kad tad tu esi redzējis kazas? Šeit es jau vienu reizi biju ar visu bērnu dārzu atbraukusi ekskursijā. O, jums rādīja, ja, tad dzīvnieciņas. Tā jau tu kaut ko zini. Jā. Nu, super, bet mēs šodien apskatīsim, kā šodien iet viņiem. Ja? Jā. Rek, tas ir spilgts piemērs dzīvnieku sadzīves kopdzīvē. Tātad Gailis uzskata kazas par savu ganāmpulku, un šeit piedzima mazs kazlēniņš, un viņš viņu sargā. Viņam nav vistubara, un viņam tātad ir kazu ganāmpulks. Cik sen viņš ar tām kazām draudzējās? Nu, kādu gadu. Šeit ir āzīši, jaunie vaislinieki. Un āzīšiem ragi aug? Nē, šķirne bez ragiem. Kāpēc viņiem uz ausīm tādu numuriņu piespraust? Tā ir tāda prasība, identifikācija kazu, lai varētu atšķirt vienu no otra. Nu jā, tas tāpatās, kā cilvēkiem ir pase, savs identitātes numurs, viņām ir ausīs pase. Nāku. Nu, tu neesi uz badīšanos. Nav. Viņš ar tiem ragiem pieglausties grib. Viņš mīlinās tādā veidā. Līdz sejai. Nē, bet viņš netīšām mušu gaiņājot gan var apskādēt, bet tīšu prāt viņš nekad neko sliktu nedara. Nu, tīri jau mīlīgs, jā. Ļoti augstvērtīgs vaislinieks. Mēs zinām, ka kazu ganāmpulkā puse atkarīga no āža. Cik labs āzis ir, tik labas būs arī meitas un pēc tam kazas. Un šis ir vācu baltā dišcurtīgā šķirne, ļoti labu pienīgumu dod. Āzām ļoti labu redz stāju. Cik ilgs ir šī āža mūžs? Āža kā vaislinieka mūža apmēram 8–10 gadi, ja ļoti labs viņš var izmantot. Ir vairākas teorijas, kāpēc āzi liek zirgu stallī. Viena no tām ir to, kas viņš ar savu smaržu atbaida dzīvniekus, kuri ložņā pa zirgu krēpēm. Sarmalīši nāk pie zirgiem pa nakti un sapina krēpes, un zirgi ļoti baidās un putās no rīta, un cilvēki nevar saprast, no kā. Tas ir no mazā sarmalīša, kas nāk pie zirgiem. Un lūk, šāds āzis, ja viņš stāv kūtī, viņš to sarmali atbaida. Un otra teorija tāda, ar savu šo te āžu smaržu, viņš uzlabo atmosfēru kūtī un zirgi mazāk klepo it kā. Kad cilvēkam klepas, tad nelīdz varbūt? Cilvēkiem līdz kazu piens. Ar kazu pienu ļoti veiksmīgi var ārstēt visas plaušu slimības. Vai āzis nav bīstams? Āzis aizstāv savu bāru. Pieņemsim no suņiem. Viņš stājas priekšā jebkuriem draudiem, kas kazu baru apdraud, bet cilvēkam viņš nav bīstams. Āzis cilvēkam nekad neuzbruks. Vai cilvēks var kaut ko mācīties no kazām? Protams, ka var. Kaza ir ļoti mērķtiecīgs dzīvnieks. Kazu mērķtiecība, viņi dažreiz sauc par spītību, bet viņi vienkārši zina, ko viņi grib, un viņa to panāks jebkuriem līdzekļiem. Ir tāds teiciens, arī zaļā pļavā kaza blēj. Tur ir kāds pamats tam? Jā, protams. Kazai zarnu traks ir ierīkots tā, ka viņš var pārstrādāt daudz kokšķiedras. Un kokšķiedra ir nepieciešama tauku ražošanai. Jā. Un ja viņai kokšķiedras pietrūkst, un tas notiek zaļā pļavā, ceļš, kad viņi ir pavasarī, agra, lekna, daudz olbaltumvielām, bagāta zāle, viņai vienkārši pietrūkst tās kokšķiedras. Ar zariem, ar koku lapām viņa noteikti jānodrošina vasarā un ziemā ar skuju koku zariem. Un ziemā arī jāgatavo ir slotiņas, un tur, kur maz kādas to var izdarīt, kur ne, tur tas ir pagrūti, tāpēc ziemā arī kazām jādod salmi. Kā tad jūs ar kazām sarunājaties? Man ir vairākas komandas, vārdas, vilpieni un citas komandas, plaukstas išana, kuras viņas saprot. Un tādā veidā es viņas varu, pieņemsim, pasaukt uz slaukšanu, sasitot plaukstas.
vai iet uz mežu pastaigāties, tūlīt redzēsiet. Nāku. Kazi. Nāku. Kazi, stāvat turpat. Turpat stāvat. Kazi. Tas nu gan bija vienreizēji, kā viņas jūs klausīja. Bija grūti iemācīt viņus tā. Visi smuki pa dēlī, tā pa vienam aizgāja, neviens negrūstījās nekā, visas gaidīja rindiņā, bija smuki. Nu, tas laiku gaitā tā iegājies ir. Viņam tagad galvenais piesties lapas un zārus kokšķiedru. Viņi spaidīs un pēc 2 stundām būs atpakaļ mājās. Nu, viens no neiztrūkstošiem cilvēka līdzgaitniekiem un sabiedrotajiem ir kaķi. Nu, kaķis un suns ir tie, kas izsenis jau ir cilvēkam blakus dzīvojuši, un šobrīd tie kaķi ir ļoti dažādi, jo izcelsme arī ir ļoti dažāda. Nu, šis te ir siāmietis, jā, laikam. Tas ir tiršķirnes siāmas kaķis. Un katrā pasaules malā tie kaķi arī diezgan atšķirīgi dzīvo. Nu, un manā Indijas braucienā es redzēju ne tikai kaķi, bet tur ir arī mērkaķi, jā. Tajā pasaules nostūrī vēl cilvēkam jārēķinās ar tādu ļoti tādu drastisku un bieži vien ļoti dažādu palaidnību darošu dzīvnieku. Ja? Un mērkaķis ir tas, kurš vienmēr visur uzkāps, ielīdīs. Man liekas, ka viņam ne tā patīk, kad es nopajāju. Ja? Nu, varbūt tu ne tā pajā viņu. Ir jau tā, ka viņam kaut kādas vietas patīk, jeb kaut pa stipru piespiež, tad viņam nepatīk. Bet katram dzīvniekam jau arī gribās kaut kādā veidā komunicēties. Un reku viņš tā kā spēlēties grib. Soira, naču, soira. Un viņam patīk droši vien ar bērniem kontaktēties. Cik labs. Bērni viņam ir vismīļākie. Bērni ar viņu var darīt pilnīgi jebko. Indijā suņi visi tā kā uz vienu šniti ir, jo tur viņi savā starpā krustojās. Rietumu sabiedrībā jau mēs ļoti tādas tīrās šķirnes veidojam, bet tur viņi ir tādi vidēja auguma, dažādas gan brūnas, gan melnas krāsas, bet izskatās visi vairāk vai mazāk vienādi. Melnais labradors. Melnais labradors, ļoti labdabīgs, bērnu mīlulis, bērnu draugs, visu cilvēku draugs. Redzi, bet zirgiem šī saimniecībā ir pilnīgi īpaša nozīme. Ko tad īsti jūs darat ar šiem zirgiem? Mēs pirmkārtām zirgi mums palīdz ārstēt bērnus un pieaugušos, un tā metode saucās reiterapija. Vai jūs zirgi arī klausa? Klausa gan. Cilvēks var labāk saprasties ar suni vai kaķi, jo suns vai kaķis, arī cilvēks, ir vairāk tā kā pēc saviem instinktiem mednieks. Un zirgs, par cik viņš ir zālēdājs, tad viņš vienmēr sevi uzskata pa medījumu, un lai gan viņš jau ir ļoti ilgus gadsimtus kā mājdzīvnieks, tomēr šie pamatinstinkti, kā lai saka, izvairīties no tā, lai tevi neapēd, viņam ir ļoti stipri saglabājušies. Un tāpēc cilvēks, ja grib darboties ar zirgu, viņam pats galvenais ir jāsāk mācīties domāt, kā domā zirgs. Un zirgam, pieņemsim, pat visa acis, ausis, viss viņam ir iekārtots tā, lai ļoti labi redzētu sānos un aizmugurē. Un arī līdz ar to tāpēc saka, ka kāpēc zirgam nevar strauji no aizmuguras tuvoties. Ja? Tāpēc, ka viņš uz aizmuguru redz vislabāk. Un kāpēc viņš redz vislabāk? Jo savvaļā viņam bija jāskatās uz aizmuguru, vai viņam neuzbrūk tur kāds vilks vai lācis no aizmuguras. Ja? Un arī, pieņemsim, kā zirgi savā starpā komunicē barā. Tur vienmēr ir viens izteikts līderis, kuru visi pārējie zirgi klausa. Un cilvēkam ir jākļūst par tā līderi. Viņam ir jābūt visstiprākajiem starp visiem. Un to panāk nevis ar sišanu vai ar spēku, bet ar to, kad ar pareizā attieksmi, kad stiprākais zirgs saprot, kad cilvēks ir viņa vadonis, un blakus cilvēkam zirgs jutīsies droši, viņam vienmēr būs ēdiens.
pret viņu būs tāda mīļa un pareiza attieksme, un tad zirgi arī vislabāk klausa. Kādēļ zirdziņš tā glaudās klāt? Kad jūs gribat draudzēties ar zirgu, jums ir arī viņam kaut kur jāpakas. Ja? Un ir tādas vietas, kur zirgs pats sev netiek klāt, ja, pakasīt. Un, ja, pieņemsim, jūs pienāk klāt un kasat, tā ir vislielākā draudzības izpausme. Viņš pilnīgi jūt garstāvokli, kādā jātnieks uzkāpt. Zirgam un arī delfīnam, ja, pat cik viņi skaitās ļoti gudri dzīvnieki, viņiem ir ļoti stiprs un spēcīgs biolauks. Un tad, kad cilvēks, viņam slikts garstāvoklis vai depresija, viņš ir nomākts, viņam biolauks ir, nu, kā lai saka, tāds izjaukts, nav tāds stiprs un labs. Un tad, kad viņš pienāk pie zirga, pat nav īsti jājāj, bet vienkārši tā pakomunicējot ar šo lielo, stipro dzīvnieku, arī cilvēka biolauks sakārtojās. Un ir pat visā pasaulē pierādīts metodas, kur ar zirgu palīdzību ārstē depresiju. Indijā govs ir vairāk vai mazāk līdzīgs, kā Latvijā ir bijis vienmēr ar zirgiem, jo tur govs tiek jūgts ratos. Govs ir tās, kuras palīdz apstrādāt laukus, un arī attiecīgi indiešu attieksme pret viņām ir līdzīga kā Latvijā pret bērīti. Ja? Nu, redz, mēs jūs tā kā atradām kā retot saimniecību, kur vēl Rīgas tūmā kāda brūna govs. Nu jā, nu man tas ir, jā, nu grūti jau iet, bet nu brūnā gotiņa man ir. Kā ir jāizturās pret gotiņu, lai viņai labāk nāktu piens? Nu, gotiņa jau vienmēr ir jāuzrunā, mīļi jāpasaka kaut kas, kāds mīļš vārdiņš, un vairāk kaut kas jāiedod. Ne jau tikai zālīti vien un siens, kaut kāda burkāniņš vai kartupelīts. Jūs jau ilgi to gotiņu turēsiet? Nu, es domāju gan, jo, nu, ko tad man nozīmē tā gotiņa? Man viņa ir iemīļota, un nu, ne jau man svarīgs ir tas piens, man tas ir svarīgi kā dzīvnieks, nu, kā saka, sastāvdaļa no ģimenes. Nu, tā mēdz uzskatīt, ka indiešiem svētās govis un ko viņas staigā apkārt, bet vienkārši cilvēkiem tā attieksme varbūt var salīdzināt ar to mūsu zirgu vairāk. Ja? Un, nu, tur ir nedaudz atšķirība, bet nu, tā attieksme, ja, pret dzīvniekiem ir ļoti līdzīga jūsējai, ka tā ir nu, tāda, kā dzīvnieki ir sabiedrotie, tie, kas blakus dzīvo mums, un ar viņiem rēķinās daļēji tāpat kā ar cilvēkiem. Ja?